Laidzes pagasts ir pēdējais pagasts, kas iepazīstina ar konkursa Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts dalībniekiem. Arī Laidzē tika piestāts 5 vietās. Ainaviskajā Talsu Paugurainas dabas parka teritorijā atrodas māja Aizkalni, kurā kopš 1970. gada saimnieko Lāču ģimene. Kopš 1982. gada, kad mājās sāka saimniekot Gunta Lāce, tās teritorija, ainavas uzkopšana un apstādījuma veidošana tiek veikta jau mērķtiecīgi. Šī vieta pieteikta nominācijai sakoptākā privātmāja Talsu novadā. Ikdienā tā kā ir, tā arī kopjam. Neko speciāli negatavojām arī jums. Tāda mūsu ir ikdiena. Dzīvojam te no 79. gada. Sākumā mamma tēti vairāk saimniekoja, un tad pamazām mēs no pilsētas atnācām uz šeit. Un tā mēs te tagad rušinām. Kāds ir galvenais pļāvējs? Ar bioloģisko saimniecību Laidzes pagastā aktīvi nodarbojas Uģis Puriņš. Saimniecībā galvenokārt nodarbojas ar zemņu audzēšanu, izmantojot dabiskos resursus – augus, sauli un mitrumu. Saimniecībā tiek audzētas arī Jāņogas un Ziemassvētku eglītes. Piemājas saimniecība Puriņi ir pieteikta nominācijai Zaļās domāšanas līderis Talsu novadā. Puriņu ģimenē ne tikai nodarbojas ar ogu audzēšanu, bet ģimenes dāmas dejo un uzstājas ne tikai Talsu novadā, bet arī ārpus tā. Mans tēvs, kur jau pieminēja 80-gadīgais, viņš katrā reizē ir uzsvērs, ka tas ir ģimenes uzņēmums, tas ir ģimenei, jo mūsu dēls tirgoja zemenes pirmo gadu, šogad veiksmīgi 13 gados, es vēl sākumā tā neusticīgi skatījos uz to lietu, bet paņēma ar lielu vērienu un patstāvīgi tik galā. Sieva ir tā, kas te palīdz šādā veidā un popularizē. Meita arī, audžmeita, kas dejoja vien tā arī viena no tirgotājām. Veda, ko tā negrib tieši tajā tirgošanā iesaistīties, bet zemenes ļoti garšo, mazajam dēliņam arī manam mazdēlam garšo. Lai ikdienā prieks būtu pašiem mazākajiem Laidzes pagasta iedzīvotājiem, pirmsskolas izglītības iestādē Papardīte cītīgi strādā, renovējot telpas, veicot energoefektivitātes un funkcionalitātes uzlabošanas darbus, tiek sakopti bērnu rotaļu laukumi un aktīvi organizētas talkas. Bērnu dārza attīstībā roku pie darbiem pieliek arī vecāki. Šodien rādījām principā to, ko mēs šeit esam paveikuši 3 gadu laikā, jo es šeit strādāju 3. gadu. Un ļoti lielu paldies, protams, saku pagasta pārvaldei un pārvaldniecei Solveigai Stalidzānei, jo 2 gadu finansējums, viss, kas Laidzes pagastam ir paredzēts, ir ieguldīts šajā iestādē, un par to viņai tiešām liels milzīgs paldies, gan žogas, gan zāle, gan izremontētā grupa, kur jūs redzējāt. Un pamazām sakārtojam lietas, sakārtojam to vidi, lai viņa būtu bērniem draudzīga, estētiska, un lai prieks būtu uz iestādi nākt gan darbiniekiem, gan audzēkņiem, gan vecākiem. Laidzes pagastā atrodas ciems Rociži, kur ir skaista aleja, paugurains un gleznains reljefs, Rocižu muižas apbūve un kokapastrādes uzņēmumi. Rocižos atrodas arī dzirnavas, kuras pieteikts nominācijai vieta, kura jāredz. Veidzirnavas ir celtas ap 1873. gadu. Šobrīd par veidzirnavām rūpējas Krūmiņu ģimene, kur ļoti vēlas saglabāt dzirnavu vērtību un tās sakārtot, lai būtu pieejamas apskatei plašākai sabiedrībai. Nominācijai radošākais novadnieks Laidzes pagastā ir pieteikta Aina Steinberga. Aina ir aktīva un vienmēr atrod kādu radošu nodarbi. Viņa savu radošo garu izpauž dažādos veidos. Tiek kaustas krāsainas segas un modelēti apģērbi, spēlēts teātris, bet novadā Aina ir pazīstama ar savu gardo maizi. Tiek cepta gan tradicionālā sēklu maize un maize ar dažādām piedevām. Tad man radās tāda izdevība dabūt ieraugu, kas te ceļoja apkārt pie cilvēka, no cilvēka pie cilvēkiem. Un tā es sāku cept tikai priekš sevis. Bet tad es arī tālāk izdomāju savas receptes. Rudzu maizīti savu, tur siera maizīti savu. Un vienmēr cilvēki pieprasīja un arvien vairāk. Un tā es sāku cept, un man tagad kādas 10 šķirnes maizes. Šodien, 8. jūlijā, ar Talsu pilsētas apskati beidzas konkursa Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts aktīvā daļa, jo visas vietas ir apskatītas. Sāksies vērtēšanas daļa, bet ar Talsu dalībniekiem būs iespējams iepazīties pirmdienas ziņu raidījumā. Baiba Demberga, Simona Anteļika, Terēza Matisone, Talsu televīzija.